Cienījamie kolēģi, es aicinu pārtraukt šo farsu, jo šādi uzskatāmi izskatās agonija aizejošam spēkam. Saeima parlamentārā demokrātijā ir augstākā lēmēja institūcija, vienīgie, kas ir saņēmuši tautas atbalstu un mandātu strādāt. Tā ir necieņa no premjerpartijas un no premjeras pieprasīt pārtraukt Latvijas Republikas Saeimas darbu tikai tāpēc, lai novilcinātu laiku un 11:10:30 sasaukt preses konferences ministru kabinetā. Saeimai bija jāsāk strādāt 9. Un ja premjeri bija solījusi šeit būt 10. un uzrunāt Saimu, viņas neierašanās un arī šīs partijas, kas viņu pārstāv, rīcība, ir necieņa pret Latvijas tautu, pret Latvijas parlamentu, kam pieder augstākā vara šajā valstī. Es aicinu izbeigt šo farsu ar bezjēdzīgām debatēm, kavējot produktīvu Saeimas darbu laikā, kad Latviju apdraud droni, kad mums nav normāls rīcības spējīgas valdības, kad ir jāveidā jauna valdība un jāsāk beidzot strādāt.